Sveiki visiem! Skatieties, kāda šodien skaista rudens diena oktobrā, un šorīt mums Jelgava jau bija pirmā salna, un tas nozīmē, ka tuvojas ziema, būs slīdens, un gribēju jautāt, ja kādam ir privātmāja vai visur uzliktas margas pie trepītēm, pie kāpnēm ārā. Ja nav, tad labāk neekonomējiet uz tā, un es tulīt parādīšu, kā es izgatavoju margas, kuras kalpos 100 gadus no nerusējuša terauda. Viss sakas ar to, ka veikalā Eirobūve pasūtu detaļas, saņemu ar kurjeru, un tad sakas sagatavošanas darbi. Griešana, vitņu griešana, tad sakas montāža, urpšana, izputīsim visus putekļus no caurumiem, tad sapildīsim ķimisko enkuru. Starp citu, vai zinājat, ka ķimiskais enkurs ir domāts arī ziemai, ir ziemas variants, kaut -10 grādos var likt, tā ka ierobežojuma nav. Tagad izputīsim visu ar gaisu. Un tā izskatās margas beigu beigās. Viņas atšķiras ar to, ka es visu pēc iespējas metinu, nevis uz līmi lieku. Pieņemsim roku balstu, pieņemsim šito te statni augšu. Arī šarnīrus stieņu galos es piemetinu un slipēju. Vienvārds sakot, cenšos strādāt maksimāli kvalitatīvi, lai tiešām margas kalpotu 100 gadus.